Ok, sveiki atkal. Sāksim mūsu praktisko video sēriju, kurā mēs apskatīsimies dažādus mākslīgā intelekta rīkus, un vispirms es izveidošu nelielu video sēriju par Google mākslīgā intelekta rīkiem, un kā pirmo mēs sāksim apskatīt Google piezīmju grāmatiņu ar nosaukumu Notebook LLM, kas mums ļauj darboties ar saviem resursiem. Ņemsim vērā arī to, ko es jau rādīju iepriekšējās nodarbībās, šos te skolēnu mācīšanās profilus, tos mēs apskatot dažāda veida mākslīgā intelekta rīkus, ņemsim vērā, un šo dokumentu es sev lejuplādēšu datorā kā PDF dokumentu. Man viņš vēlāk noderēs arī darbojoties ar šo te Google piezīmju grāmatiņu. Un tad, ieejot iekšā, mēs varam izveidot jaunu piezīmju grāmatiņu. Redzam, ka man šeit jau viņas ir vairākas izveidotas. Mēs izveidosim jaunu. Un izveidojot jaunu piezīmju grāmatiņu, mums ir vairākas iespējas. Mums, lai mēs ar piezīmju grāmatiņu varētu darboties, mums piezīmju grāmatiņā ir jāieliek kaut kādi resursi. Un šajā gadījumā tā galvenā priekšrocība ir, ka mēs varam ielikt tādus resursus, kādus mēs gribam. Skolotājs šeit var ielikt savus mācību plānus, kaut kādus uzdevumus, savas tēmas un tam līdzīgi. Ko šeit var ielikt? Var ielikt dokumentus, augšuplādēt no savu datoru, var ielikt konkrētus mājaslapus, var ielikt dokumentus no Google diska vai vienkārši iekopēt kaut kādu tekstu. Jā, un jūs redzat, ka šeit var ielikt arī tā skaitā YouTube video. Piemēram, ja jūs ieliksiet YouTube video no ķīniešu valodas, viņš arī viņu sapratīs un visu saturu iedos jums latviešu valodā. Bet mēs ko mēs izdarīsim? Mēs augšuplādēsim dokumentu, kuru es tikko uztaisīju mācīšanās profili. Lūk, viņš man šeit ir. Un vēl mēs paņemsim šoreiz no skolotāja viedokļa, mēs paņemsim kādu mācību plānu. Un es apzināti paņemšu mācību plānu no priekšmeta, par kuru man pašam personīgi ir ļoti maza sajēga. Un es pamēģināšu sameklēt mācību programmu. Mācību programma. Nu, paņemšu ķīmija 9. klasē. Ķīmija 9. klasē. Vēlreiz brīdinu, ka šis priekšmets man pašam ir diezgan patumka bilde, lai neteiktu vairāk. Bet, nu, ok. Liekam viņam meklēt. Un tagad, protams, viņš meklē šos resursus. Aha, un
un tā ķīmija, 8. 9. klase mape, tā, un tagad mēs varam viņus tā paskatīties, ko viņš ir atradis, tā, mapi atstāsim, ķīmija 20, 30 atstāsim, šito atstāsim, nu, īsāk sakot tā, šitie visi, viņš ir paņēmis visus resursus no laboratorijas darbi, nu, respektīvi, viņš ir paņēmis visu no somas, nu, visu, ko ir atradis, viņš visu saistībā ar ķīmiju mēs varam droši importēt iekšā. Nu, tikpat labi es varu arī pateikt, ka viņš kaut ko varēja arī no tā visa izņemt ārā. Ok, tagad to mēs visu ielikām. Tā, un tagad mēs, un šeit glabājās visi tie materiāli, ko mēs esam ielikuši. Tikam, es gribu piebilst, ka šobrīd es varu lādēt jebkāda veida failus. Word, Excel, PowerPoint, audio faili, nu, praktiski jebkāda veida. Un tagad es šeit katra lodziņā redzu, ka man ir 11 resursi. Un pirmais, ko es gribu, ko es viņam pajautāšu, kādas tad ir 9. klasē tēmas ķīmijā. Apko. Jā, un te vien es apzināti, šeit es varu arī īpaši nerakstīt gramatiski pareizi, un viņš tik un tā sapratīs, ko es viņu vaicāju. Tā ir tad viena lieta, ko mums jāņem vērā, ka, ja skolāņi uzdod jautājumus, viņiem nav obligāti jautājums jāuzdod gramatiski pareizi. Nu, pajautāsim, vai mēs šīs tēmas varam apkopot. Kamēr viņš mums apkopo tēmas, mēs redzam, ka mums ir labajā pusē tāda kā studija, kur mēs no visiem šiem materiāliem varam veidot audio apkopojumus, prezentācijas, video, domu kārtas, pārskatus. Pie pārskatiem šeit ir interesanti, ja mēs paņemam, mēs varam dabūt dažādu veidu pielāgot pārskatus, kopsavilkumu dokumentus par visiem šiem izveidot mācību ceļvedi, pamēģināsim viņam izveidot. Es viņam vēl šeit varu kaut ko pateikt tieši kādā veidā, viņš man veido šo te. Tikmēr mēs redzam, ka man jau ir, viņš man iedeva 8. klasē apgūstas temati un rekud ir 9. klasē apgūstamie temati. Jā, visi temati ļoti skaisti ir apkopoti. Jā. Un vēl ko mēs šeit varam tagad izdarīt, mēs joka pēc viņam liksim uztaisīt prezentāciju, šeit atkal jāpie slaidu kopus, ja jūs vienkārši spiedīsiet uz slaidu kopu, viņš ģenerēs kopsavilkumu prezentāciju no visiem materiāliem, kas ir. Es tagad paņemšu vienkārši šeit uz slaidu kopu būtiņu, gribu prezentēt. Šeit ir vairāki varianti, ko es varu izvēlēties, īsu vai garu, un es viņam gribu
tēmu apkopojums, tēmu apkopojums 9. klasei. Un spiežu, lai jums no visiem avotiem apkopot. Kamēr mēs viņam redzam, ka šeit tiek sākts ģenerēt šis te prezentācija, šeit ir mācību ceļvedi, varam paskatīties, kā tas mums izskatās. Un viņu, tā nē, gribēju viņu dabūt lielu. Un lūk, šeit mums tagad ir viss. Nu, šajā gadījumā viņš paņēma gan 8. gan 9. klasē, un mums apskatījās visus vajadzīgos jautājumi, jā, visu šo no visiem šiem materiāliem viņš man šeit visu skaisti Nu jā, tagad, ko mēs nākamais izdarīsim? Jā, šo mēs tagad aizvērsim ciet. Ir skaidrs, ka šī te prezentācijas izveide aizņem kādu laiku, tikmēr mēs viņam paprasīsim, lai viņš mums uztaisa, izveido mācību plānu. Mācību plānu 9. klasei, pirmajam pusgadam. Pirmajam pusgadam. Pusgadam. Un sākam paskatīties, ko viņš mums paveido. Līdzīgā veidā mēs varam taisīt audio apkopojumus, kā jau teicu, jā, video, bet viņš ir ļoti ātri, viņš man taisa jau, uztaisīja man tematisko plānu. 32-36 stundas, un lieku man ir skaisti iedeva vienā, kur, jā, šeit ir poziņa saglabās kā piezīmi, tad es viņu varu pabūt šeit pie pamata. Tagad, ja man ir tematiskais plāns, tad mēs viņam varam palūgt, lai viņš man uztaisa stundu plānu. Izveido stundu plānus. Pirmajam pusgadam. Ņemot vērā skolēnu mācīšanās profilu. Es apzināti rakstu bez garumzīmēm vai ātrāk. Mācīšanās profilu. Un spiežam izveido. Kamēr viņš man veido šos te plānus vēl, turpina lūk, viņš man ko iedeva, viņš man iedeva pirmais temats, kā iegūt un
iegūt un izmanto metālus, un pie kam ko viņš izdarīja? Viņš iedeva man šos mācību posmus, un viņš man pat iedeva diferentes aktivitātes skolēnu profilam. Jā, nu, man iedeva. Nu, šajā gadījumā viņš iedeva katram mācību tipam savus tos uzdevumus, ja? Un arī viņš iedeva pat katram šim te mācīšanās tipam, viņš iedeva savu vērtēšanas stratēģiju. Bet tagad uztaisi vispārēju stundu plānu. Un atkal spiežam. Pie kam, ja jums jau ir kaut kādi jau iepriekšējo gadu stundu plānu, ja jūs ieliksiet viņam kā paraugu, tad viņš jums uztaisīs tieši pēc tāda parauga. Aha. Šis ir mācību plāns. Un tagad, lai viņš man uztaisa visus, izveido visu stundu plānu. Stundu plānu. Apsīsimies, kā viņš tiks galā ar šo. Un spiežam izveidot. Jā, šeit vienkārši gribu vērst uzmanību, ka pie katra no šiem te studijas rīkiem ir tā bultiņa, un ar to bultiņu man ir izvēles, piemēram, ja es veidoju no materiāliem audio, es varu pateikt, vai audio būs padziļināts, kopsavilkums, kritikā, vai pat debatas starp diviem debatētājiem. Un šeit varu izvēlēties valodu. Nu, tā kā es zinu, ka šeit ir valodu skolotāji, man kā, domāju par šiem mākslīgā intelekta ietvariem, manuprāt, valodu skolotājiem ir ne tik plašas kā pat brīžam rodas pārdomas tieši par angļu valodas skolotāja nozīmi valodu apmācībā, jo šeit es varu jebkuru materiālu pārveidot jebkurā svešvalodā, kurā es vēlos. Tik man patīkams, ko viņš izveidojis. Un lūk. Atsevišķu stundu plānu. Nav izveidojis, bet ir izveidojuši šobrīd tikai mācību plānu. Pie kam gribu vērst uzmanību, ka šeit pie visas atbildes, kuras sniedz pie katras vidiņas klāt cipariņi. Un šie cipariņi parāda, no kuras vietiņas ir ņemta šī atbilde. Ja? Jo viņš darbojās tikai ar tiem resursiem, kurus mēs esam viņam
pievienojuši. Nu, un tā, tā, bet tagad labi, nu, pamēģināsim, lai viņš uztaisa, labi, pamēģināsim viņš uztaisi, plānu katrai mācību stundai dot formātā. Nu, tad paskatīsimies. Un, kamēr viņš veido mums šo dokumentu, mums šeit ir redzams, ka viņš ir izveidojis prezentāciju par ķīmiju 9. klasē. Tā, mēs paņemsim viņu izvērtīsim. Lūk, kāda skaista prezentācija. Un šeit mēs tikai varam tā kā mēģināt domāt, ja, cik daudz laika būtu nepieciešams, lai šādu prezentāciju izveidotu ar rokām. Pie tam šo prezentāciju mēs varam lejuplādēt gan kā PowerPoint prezentāciju, gan lejuplādēt kā PDF dokumentu. Vai man šķiet, ka mēs varam arī pateikt, lai viņš uztaisa viņu labojamu. Ok. Tā, un lūk, šeit mums uztaisīja sadaļā artifakts. Tā, kur ir sadaļa artifakts? Tā, šitas ir kaut kas jauns. Tā, kur ir sadaļa artifakts? Šitas ir arī kaut kas jauns, ko es līdz šim nemaz nezināju. Paskatīsimies, kur tad ir. Artifakts. Mācību serveri. Labajā pusē. Tā. Tā, nu labi, šitiem mēs bišķi aizķērāmies. Ok, respektīvi, jūs šeit vienkārši varat ar šo visu droši paspēlēt, ja pamēģināt sev dabūt audio prezentācijas un visu šo te. Varam, pie kam, jā, šeit ir vairāki dokumenti, jums ir iespēja arī veidot tikai no vienas dokumenta vai no vairākiem. No, respektīvi, šeit jūs varat izveidot praktiski visu, kas vajadzīgs skolotāja darbam, pie kam tas neprasa ļoti daudz laika. Un vienlaicīgi mēs varam padomāt, kā šo piezīmju grāmatiņu var
izmanto skolēns, kuram, piemēram, ir visi mācību priekšmetu digitālie materiāli vienā piezīmju grāmatā.